Hei, mani sauc Viktors, turpinām runāt par linkiem, par linku stilizēšanu, izmantojot kaskāda stila tabulas. Kas būs nepieciešams? Es nokopēšu jau gatavu piemēru. Atveram šablonu. Step style tagiem iekopējam mūsu stilu, kas tiks piemērots linkiem. Un spiežam file save as. Un te ierakstam 08 pasvitrojam CSS links. Un save. Tā, kas būs nepieciešams? Šajā video mums būs nepieciešams arī dažus linkus izveidot. Pārējā. Un būs tie paši linki, kas bija iepriekšējā piemērā. Here's the new rank 1. It's exactly 131 BPM. It takes exactly 13 minutes and 11 seconds. And it's called 13, 11, 11. Piemēram. Nu tā, tagad jau jābūt rezultātam. Ejam uz mūsu mapi, atveram jauno izveidoto failu. Un ko jūs redzat? Jūs redzat, ka tagad fona krāsa mainās, kad kad pele ir virs linka. Un nospiežot tā vēl mainās, turot peli. Tā. Es domāju, jūs jau no pirmā video un no šita jau sapratāt to domu. Vēl ir tāda lieta, ka mēs varam piemērot papildus stilus linkiem. To arī var te aiz semikola pierakstīt, lai tā lieta būtu retāk, es to iekopēšu, saglabāju. Un tā ejam uz pārlapu un skatāmies rezultātu. Redziet, pasvītrojums linkiem ir pazudis. Bet, kad pele ir virs linka, tad tas pasvītrojums tiek parādīts. Tā. Un vēl es vēlētos jums parādīt labu piemēru, kur jau varētu tiek izmantota profesionāla stilizēšana. Šitas piemērs. Un no šita piemēra man būs nepieciešams viss, kas attiecas uz linku stilizēšanu. Es to nokopēju, ejam uz mūsu failu un pat varam izdarīt tā, ka mēs to saglabājam ar jaunu nosaukumu. Pierakstam vienkārši beigas box, save, un tagad šeit saturā iekopējam to stilu. Esam to saglabājuši. Tagad mēs to saglabājam uz mūsu mapi, atveram to failu un skatāmies to rezultātu. Rezultāts nav īsti tāds, kāda viņu vajadzētu būt, jo mums palīdzināsim, nodzēsīsim vispār šito tagu P. Saglabājam, atjaunojam. Nu jā, tā doma ir tā, vienkārši viņi ir saliepuši kopā un varam to izdarīt sekojoši. Saglabājam, atjaunojam. Un tagad jūs redzat, linki jau izskatās profesionāli tā. Vēl varētu tādu interesantu lietu
vēl to nu jā, paskaidrošu to tā. Ja ir tāda display block, tas nozīmē, ka vispār linki pēc noklusējuma viņi nav bloka elementi, viņi ir inline elementi. Bet, lai mēs varētu linkam piemērot šitādu parametru width, tas ir platums, tad mums vajag noteikti, lai šitas parametrs būtu te. Font weight, tas nozīmē linka teksts būs treken rakstā, no baldā. Colors baltā krāsa, background color, te jūs to redzat. Teksta izlīdzinājums pa centru. Padding, tas nozīmē attālums no šeienes, no visām pusēm līdz saturam ir 4 pikseli. Un text decoration, tas nozīmē, ka tie linki nav pārsvitroti. Vispār te viņi izskatās kā pogas. Un varētu tādu interesantu lietu vēl pierakstīt border. 1 pikselis solid, piemēram, blue. Tas būs rāmīs tam šitiem linkiem. Un to arī noteikti. Bet redziet, kā te ir interesanti izdarīts. Te ir sagrupēts gan links, gan nevizit links, uz kuru mēs neesam bijuši. Un te ir sagrupēti, kad pele ir virs linka. Un tas ir ļoti interesanti, jo te mēs vienkārši samainam, varam pat samainīt to krāsu uz, piemēram, green. Saglabājam, atjaunojam. Redziet, katram linkam tagad ir vēl rāmītis. Tāds, tas bija viss, ko es vēlēju šajā video jums izstāstīt. Ceru, ka tas bija saprotams. Ja kas, droši komentējiet. Paldies par uzmanību.